Haoss sabiedrībā rada haosu ne tikai vērtību un izglītības sistēmā, bet arī personības attīstībā. Tātad pat personība vada savu pašattīstību un haoss sabiedrībā, kāds mums ir pašlaik, slikti ietekmē šo procesu. Beidzot jāsāk runāt par pirmskolas audzināšanu kā par vienotas izglītības sistēmas sastāvdaļu. Audzināšanai jābūt ar ilgtspējīgu redzējumu, nevis ar kampaņu veida procesiem, kompetenci un nav jābalstās uz īslaicīgu politikānismu, bet patiesām inovācijām bez mehāniskas citādības pieņemšanas. Jebkuru sistēmu var optimizēt, reorganizēt, bet līdz zināmām saprāta robežām. Jebkuru reformu izstrādājot ir jāņem vērā sabiedrības un nozares speciālistu viedoklis, jāveic eksperimenti. Pēdējā problēma, ko mēs apspriedām, bija, vai skolotājs šodien skolā mācību audzināšanas procesā balstās uz nākotnes cilvēku. Šī diskusija bija ļoti interesanta, ka mums ir jāredz tas bērns, kur mēs šodien mācām, kur mēs audzinām, kāds viņš būs pēc 20 gadiem. Tas arī saskan ar tām idejām, kas jau bija izteikts plenārsēdē. Par ko mēs balsojām? Mēs balsojām par divām lietām. Latvijas skolotāju kongresa kategoriski noraida izglītības un zinātnes ministrijas bezatbildīgi paustos viedokļus par skolu slēgšanu un pieprasa ministriju līdz šā gada 15. maijam atcelt plānoto izglītības sistēmas reformu, jo tai nav zinātniska pamata un Latvijas skolotāju uzticības. Šī rezolūcija tika pieņemta vienbalsīgi. Tāpat arī otrā, ja izglītības ministrija turpinās ignorēt Latvijas Republikas Satversmes un bērnu tiesību aizsardzības likumu, Latvijas skolotāju kongresu uzdot kongresa valdei organizēt plašu akciju Rīgā 1. jūnijā Starptautiskā bērnu aizsardzības dienā.